Labrīt, labrīt! Ir pirmdienas rīts, svētdien pa dienu biju mājās, izdarīju pāris darbus. Domāsiet, kāpēc es esmu ekskavatorā? Tāpēc, kad es gribēju sev zābakus noķūnēt un atčāpoju līdz ekskavatoram. Man šitas te ir jāved uz Igauniju. Jā, kaut kā tā. Un, protams, mašīna man ir kaut kur valdziņ kur. Tagad pa zampu mēģināsim aizbraukt. Jā, esam sakraušies. Ekskavatoriņš man pat dabūja pavilkt, tāpēc, ka tur, karoči, pilnīgā zampā mālos un bišķi ritenīt nocilkāja, bet, neko, iebrauks pirmajā peļķē noskalosies. Tā kā, jā, trēlēs, turam palika trēlēs, tomēr šosēs mašīna. Vai, aižam! Degvielu uzpildījām un mīzojam tālāk. Beidzot esam dabūjuši Igaunijas atļauju, tāpēc, ka man ekskavatoriņš ir 3,20 plats. Diezgan ilgi, gan šoreiz viņu dabūju gaidīt, 2,5 stundas sanāca valkā nosēdēt, bet, sagaidīt viņu beidzot ir un braucam tālāk. It kā liekas platums 3,2 metru, varbūt diezgan daudz liekas, bet ekskavatoram tādā ziņā nav jau tik slikti. Viņam pa lielam tā ķēde 3,20 pārējo, jo tu visu diezgan normāli redzi. Labi, tajā pusē viņš to kabīnu atstāja šķīvi, tāpēc man ir tā kā vairāk. Tas dibens uz to pusi ārā, bet traktors ir perfekti uzdīts. Ķēdes vismaz tā kā viss normāli. Laižam. Ko, beidzot, laikam būsim atrapinājuši no vienas zampas, nobraukuši 300 km un atbraukuši uz otru zampu. Kaut kā tā, bet, ar to jau īstenībā es reiķinājos, ka tā varētu būt, bet, kā ir tā ir. Tā, Džeki atbrauca, es pat neko nepaspēju uzfilmēt. Reāli 15 minūtēs ķēdes norāvām nost un nodzinām ekskavatoru. Un es tagad braucu tālāk pēc buldozera, rekus tāds stulbs grāvis. Galvenais, lai piekab. Protams, ka viņi jau ņit gan neies. Labi, ka tukša. Pilna man sanāca, man sliņķa gaisa, tāpēc viņam ātrāk rāja nost līkumu. Bet, tumsā nav šāda līkumiņa forši. Jā, tikko uzsildīju sev pusdienu vakariņas. No Somijas, no Zviedrijas reizes Somijā nopirku piciņu, palika pāri un pēc Somijas reisā tā kā jāpēc šovakar. Nav nekas baigi veselīgs, bet kas mūsdienās veselīgs. Kaut kā tā. Nedaudz līdz Valkai, cik man palika, kādi 15 km būšu atpakaļ Latvijā, braucu uz Rūjienu pēc buldozera. Un vedīšu turpat, kur ekskavātoru no rīta aiziet. Cik no rīta uzkrāvu un pēcpusdienā izkrāmēt, tā kā sanāca aizkavēties ar tām negabarīta atļaujām Igaunijā. Bet, kā ir tā ir. Labi apetīti. Čau! Tikko es atbraucu un tikko sāka lietus līt. Bet, protams, kā jākraujas tā lietus līst, bet, labi. Neko darīt. Mans buldozeriņš gaida mani. Ko, midžinamies un mēģinām nobraukt, cik mums vēl ir braukšanas laiks palicis. Mums vēl ir 51 minūte. Līdz Valkai aizbrauksim. Buldozers mums ir aizmugurē. Un braucam. Pulkstenis ir 9 vakarā. Jā, gan būsim šodien tādu garu maiņu nostrādājuši no 7 rītā līdz 10 vakarā. Laižam. Iebraucām tikko Naukšanos, kur skan disko. Jā, tā kā bija jaunāks, tad tur pa to ieliņu, cik es atceros, tur bija sporta zāle un kojas, kur mēs vasarā notika un jā.
Es tikko pamanīju, ka man kravā trāpījies Black Limited. Kaut kāds sportinieks, sporta buldozers. Tāds maziņš kompakts, bet svars laikam kaut kāds 17 tonnas viņam ir. Viņam, ka diezgan daudz ar pastumu. Jā, šodien es nobraucu gandrīz 9 stundas, tur dažas minūtes palika līdz 9 stundu izbrauktajam, un šodien mums ir nobraukti 612 km. Es domāju, tīri normāli. Tā kā, nu ko, kaut ko jāiedam arī likties uz auss. Arī tā turpinās. Tā vai tā jau līdz rītam. Čau. Tā, nu tikko esi izkrāvies un laižam pēc vēl viena ekskavātoriņa. Tā kā aiziet tikai ekskavators un buldozers laikam izstās, ka šonadēļ izrunāsim. Bet nu, kaitai. Jā, mazais ekskavatoriņš uzkrāmāts, kauss uzkrāmāts, planējumais uzkrāmāts. Šo, jālaiž. Apstājāmies uz robežas un pusdieniņas jāied karbonādīts ar sieru un štovēt kāpostiņu. Palika pēdējie kilometri un ziema sākās. Ārā it kā +1, bet snieģels sniegt. No ekskavatoriņš ir nokrāmēts. Šo, laižam laukā. Sniegi jau nu patīkam. Nu ko, pulkstens ir 8 vakarā. Es esmu apstājies valkā. Te tāds laukumiņš ir. Es te vienkārši zināju, tāpēc, ka es te kartupeļu kombainu biju vedis. Un laiks ir 9 vai 11 stundu pauzē, nezinu, laikam jau baigā jēga. Nu jāstāsta, kas rītā ar darbiem, es tik zinu, ka uz saukstiem jābrauc, bet pagaidām laikam nekāda informācija konkrētāka nav. Tā kā, nu, ja tur nebūs baigā agri jāceļās, vai laikam 11 stundu pauze, tad arī dragās tālāk. Labi, ejam ēst kaut ko. Labrīt, labrīt, ir trešdienas rīts. Es jau cik jau, jau stundu 10 jau ripoju. Vakaru kā jau redzējāt, paliku valkā. Un izgulējos 11 stundu pauzīte un šodien braucu uz saukštiem. Pagaidām nekāda info, gan es vēl neesmu saņēmis, kas man jākrāj, kur man jābrauc, kur precīzi saukštos, bet virzamies uz saukštiem. Tā kā tagad es tuvojos Limbažiem. Limbažos Staķikā ielēsim degvielu, AdBlue, jo man ir galīgi jau viss jau sarkanajās zonās un tā kā jāsapild tas, un tad jau laikam būs, ja vēl joprojām nebūs info konkrēti, tad jau būs jāzina dispečerim. Jāprast, nu klausies, kur to mēs laidīsim. Uz kurieni? Malciņi. Kaut kā tā. Bet, nu, no rīta, jā, -6 diezgan pavēs. Bet ir ok, ziema, kā decembris, tā vai. Zinot, ka ir iesaistīts stage directors. Nu, esam ieradušies Salkrastos, jā, pa ceļam Salacgrīvā. Šitajā te uztankojam degvielu Limbažos un esam klāt, vedīsim laiviņu laikam uz Somiju. Nu, citur it kā viņas pagaidām nav gājuši, viņam ka Somija. Tā, nu, reka ir piekabīt. Plāns atstāt viņu, braukt uz bāzi.
kas tālāk. Valns viņi zina. Bet, nu, kā ir tā? Tā, biju bāzītē, noāķējos Saukrastos, pieāķējos ar to garo piekabi, izvilkām, pārbaudījām, kas tur ar tām problēmām. It kā viss tagad strādā un tikko izleca. Jābrauc tepat par Rīgu, jāpavizina traktorīši. Paņēma mazo bedrītu un brauc pēc traktorīšu uz Ulbroku kaut kā tā. Nodauzīju no zīmes, no snieģeļa. Nu ko, situācijas updates, es atbraucu pēc traktorīšu, jāsavāc it kā vienkārši darbs. Parastais tas JCB, tas, universālais traks jāuz un jāaizved uz servisu, nekas sarežģīts. Tikai viena maz nianses, viņš ir neējoši. It kā jau tur šatikšu citu traktoris, tas tur it kā domājam, ka ķēdi uzlikt uzvilkt vienkārši vilkšanu, bet, beigās tikko sazvanīju, jo jaunākā info ir tāda, sēdi gaidi. Atbrauks servisa džeki, mēģinās kaut ko laikam sačinīt. Sēžam, varbūt, jāiekož īstenībā pusdienas laiks, jo kaut ko iekodīs un gaidīsim servisa džekus kaut kā tā. Jā, ar to traktoru feina sanāca, nezinu, beigās vainīgs, nevainīgs, apmēram pa ilgi nosēdēju, nedevu ziņu. Pusotru stundu vienkārši nosēdēju. Tāpēc, ka cik es sapratu, braukšot kaut kādi mehāniķi, ielai tur ņemoties, mēģina viņu dabūt pie dzīves, beigās, protams, neviens neatbrauca, un beigās arī braucot pēc bāzi kaut kā tā. Jā, braucu pa Jūrmalas šosei, braucu mājās, jo rītā mums ir Tukumā jābūt ar Stasi moduļus, laikam iznāsim, cik es sapratu, uz Jelgavu, un uzprasīju, vai nevar braukt mājās, zin kā, tā ar vieglo, ja es aizbraukt, es baigo laiku zaudēju turp atpakaļ, kaut cik pa ceļam, kaut cik, reāli pa ceļam sanāk caur Jūrmalu, tā kā, var, lai gan caur Jūrmalu, man tāds pat līkums nav, var būt 1 kilometrs vairāk, laikam sanāk caur Jūrmalu izbraukt, tā kā, laikā starpība tā nav, tā kā, ripojam mājās, un ar to laikam arī šī diena būs beigusies, kaut kā tā, nolikt pie mājām mašīnas ētā. Tad rīt varēs dragāt, nebūs arī tik agri jāceļās. Tāpat būs agri jāceļās, ja 6 jābūt Tukumā, bet ne tik agri. Jā, man šovakar paveicās, karoč, es tur dzīvoju pa kvartālu atpakaļ, un man no tās puses vieglāk iebraukt sētā. Es parasti cik tās es braucu pa šajiem var normāli izbraukt, ja te izdomājuši. Vars apstāties vieglais busiņš, ja līsta cauri, man ir bail to, kad piekabas asti varētu to tur aizķert, tāpēc pamodināju cilvēks, lai pabrauc bišķi malā. Labrīt, ir ceturtdienas rīts, pulkstens ir 6 no rīta, no mājām 5:20 izbraucu, un esam mēs Tukumā. Krausim moduļu mājiņas un vedīsim uz Jelgavu, cik es sapratu. Jā, es pareizi sapratu 3 braucieni šodien, tā kā varēs bišķi pavizināties šurp, turp, kaut kā tā. Tekus tas jau brauc, parkojās klāt, ceļam krāns arī jau ir, tā kā varēs sākt krāmēt līdz. Ko esam sakraušies, koļa aizmauc pa priekšu, tāds tas, tad es un tad Aņģa aizmugurē. Ko tas gaida? Brauksim? Jep, ripojam. Pa nepilnu stundiņu esam atripojuši līdz Jelgavai ar pirmo mājiņu. Visi sāni logi, protams, netīri. Braucot aizstāšu, bet tā ir braukt otrajam. Esam veiksmīgi atbraukuši. Ko, mēs Stasi jau pa otram modulim esam uzkrāmējuši un braucam mēs uz Jelgavu. Tā, Stasis mums ir izkrāvies un tagad braucu es reku Stašu moduls gaisā. Ko, esam izkrāvuši otro, braucam pēc 3. Tramvai reisiņš turpinās. Vēl viens modulīts un tad jau laikam viss.
Tur atkal telefonā 6 stūris. Ķer video klipu. Pēdējais modulīts. Reku Jurīts vēl paliek ar tukuma džekiem. Tiem vēl jāved. Es tas pa blogu ir tikko. Nākam. Paldies. Lūdzu. Manā tīrajā logā nevar redzēt, bet es esmu izkrāvies. Un sanāca tā, ka man ir pirmajam jākrāj. Rekus tas vēl koļa. Jā! Mašīnī tas nolicis bāzē un laižu mājās. Ceturtdienai darbs ir izdarīts un ko rītdien darīsim pagaidām vēl nezinu. Bet braucam mājās kaut kā tā. Davai. Nezinu, kas tas tāds ir virs Rīgas, bet kaut kāds dzeltenums ir uz apceļa. Labrīt, ir piekdienas rīts un esam Olainas mežā. Gaidam, kad no meža izbrauks ekskavātoriņš. Reku kaut kur tur jau gaismas nāk, tur viņš brauc. Laipus es jau esmu nolaidis, no rīta es pārāķēju piekabis, bija jāpaņem laipiniec. Un gaidu, ka ekskavators no meža izbrauks kaut kā tā. Tā, mazais lībheriņš ir uzkrauts, varam braukt. Jā, forša meža stīdziņa, labi, kāds baļķinieks ir skatīsies, te jau teiks, kas te autobāns bez mazai meža. Bet, ja tā viņš tāds pamīgs cirga ar malām, it kā bišķi kaut kas apsals virkārt ir, bet apakš viss ir mīgs. Tagad jau arī jūt, ka grimst iekšā bišķi. Jā, šus iet cauri, tad jau viss ir kārtībā. Jā, tikko Garkalnas parkingā nosēdēju pauzīti un brauc atlikušos kilometrus līdz bāzītei. Nesanāca aizmirst galīgi uzfilmēt, kā es tā ekskavātoriņu nokrāmēju nost. Es operators nodzinu no Almierā un atpakaļ līdz Rīgai tukšā. It kā bija plānots vēl no Jūrmalas ekskavators, bet tas kaut kur mistiski pazuda, cik es sapratu, bet pa lielam jābrauc atpakaļ uz bāzi, jo izskatās, ka man svētdien jau būs jāskrien uz Somiju projām. Jeb vai svētdien pēcpusdienā, vai arī pirmdien agri no rīta uz Somiju laižu projām. Atpakaļ laiva laikam jāmet vai kaut kas tāds. Bet tad jau redzēs. Brauc uz bāzi, tur jāpastās ir ABS kabelis, jāpārbauda ir tai otrai piekabē, varbūt tajā ir vaina un tāda sīkuma jāpastās. Tad jau laikam izskatās, ka darba nedēļa būs noslēgusies. Tā kā, ja vēl kaut kas būs bāzītē, ko parādīt, te jau parādīšu, ja nē, te jau laikam ar šo arī video beigsies un tad jau tiekās uz ceļiem vai kādos citos video. Paldies, ka noskatījāties. Davai, turās. Čau!